Čau! Mani sauc Kristaps, un šī ir nākošā sērija par manu BMW. Iepriekšējās sērijas beigās bija tur ielas epizode, kad nedarbojās starters. No sākuma likās, ka ir vainīgs ievilcēja relējs, bet bišķiņ pakustinot plusa vadu starterim, viss atkal sāka strādāt, tā kā par vienu problēmu mazāk. Tā, ko es šodien plānoju darīt, tas bija nomainīt slotiņas, jo sākās jau uz rudens pusi jau iet un lietas būs vairāk. Jā, bet pa ceļam konstatēju to, ka taurīti nestrādā un nenormāls karš ir palicis benzīna sūknis, tā kā tas arī kaut kad drīzumā būs jānomaina, kamēr vēl nav atkodies. Un varētu tagad paklausīties, kā tas sūknis skan. Tā kā ārā te pa brīžiem ir un nav lietas, es domāju labāk iebraukt garāžā. Tā, ņemam nost atsū. Ļoti uzmanīgi, kad mainam slotiņas. Šeit ir atspere. Uzmanīgi nolaižam to te, jo ir daudzi braukā ar saplēsājušiem stikliem, dēļ tā, ka netīšām atstāja viņus tā, un tad atsperi noiet un saplēš, vai ieplēsā, vai vienkārši uzsit stiklu, tā kā uzmanīgi, vai apakšā kaut ko uzlikt, kaut kartonu gabalu, kaut ko tā. Radās iedvesmu uzsvašinās širās te pašu slotiņu turētājs, viņi parasti aprūsē. Tad nolīmēšu vēstiklu, lai neuzkrāsot kur nav vajadzīgs. Uzliku divas klucīšas, lai viņi tur stabili turētos. Tagad bišķiņu uzmatēšu ar kaut kādu, pieņemsim, 400. Un to rūsu arī tā kā noslīpēšu, tur ir liela. Tagad attaukojam. Stulbums sekojošs. Pie slotiņas pirku lielā dzeltenā veikalā. Un šitās te nāk ar spoilerīšiem tādiem, tā kā šis te. Šitādiem te. Un spoilerītim abas divas ausis nolaustas. Tas stulbi. Izdomāju uzlikt tad tās tomēr jaunās, neko, ka vienai nav tas spoilers. Vēlāk nopirkšu citu, tā kā vienmēr pārbaudiet visu, ko jūs pērciet, jo tad var sanākt tādi nepatīkami pārsteigumi. Un nākošā problēma, ne problēma, kas jāizdara, ir logu mazgātāji nav pareizi noregulēti. No sākuma varam tās sprauslas profilaksei izpūst ar gaisu, lai, pārliecinās to, ka tur nekas nav ieķēries iekšā.
Kā regulēt? Tās pašas prauses ir uz tādiem kā šarnīriem. Paņemam kaut kādu adatu, kaut ko asu un vienkārši ieduram un pabīdam, kur vajadzīgs. Man liekas, tad ir bišķi uz leju. Tā, kā te izskatās. Ka kreisā malējā ir pa zemu. Un tās arī bišķi pa zemu. Nu un tā, mēģinam, regulējam, mēģinam, kamēr ir ideāli. Es te bišķiņi padarbojos. Šī tāds te rezultāts mani apmierina. Paldies par uzmanību. Tiekamies nākošajā sērijā.